fakti par mani. Es bērndārzā paliku atpakaļ uz 2. gadu. Es neesmu mazgājusies kopš pagājušajiem Ziemassvētkiem. Man īstenībā dabīgā matu krāsa ir blonda, nevis melna. Man patīk skatīties ugunsliesmās un redzēt, kā dzīvība aiziet prom no tā, kurš deg. Man īstenībā ļoti nepadodas mājdarība un jebkāda veida rokdarbi. Man nepatīk cilvēku kā suga un es ceru, ka mēs drīz izmirsim. Man īstenībā ļoti patīk piercingi un tetovējumi un es tos vēlētos. Es pagrabā turu gūstekļus. Lielākā daļa man video īstenībā ir sarkasmā, bet daudz to nesaprot. Man ir bail no Ziemassvētkiem. Man ļoti patīk Disnejs. Es esmu redzējusi gandrīz visas multfilmas un ļoti daudz, pat vairākas reizes. Es dažreiz naktīs dzirdu savu gūstekņu vainas un kliedzienus. Vienmēr manā apģērbā dominēs melnā krāsa. Es ticu, ka Illuminati ir īsts un viņš drīz pārņems mūsu pasauli. Man dažreiz nāk lietot par daudz kosmētikas. Kad mani gūstekņi sāk pārāk skaļi kliegt, vienkārši uzsit 3 reizes pa grīdu, lai viņi aizvars, jo man vecāki nevar uzzināt, ka es nolopīju mūsu tanti Mariju. Īstenībā nevienam no manas ģimenes nepatīk ne mana mata, ne kā es krāsojos. Es ticu sātanam, un sātanisms visticamākais ir vienīgā pareizā reliģija. Jautrs stāsts, kad mana oma pirmo reizi redzēja manas matus, viņa nobijās. Dažreiz pirms gulētīšanas man patīk izgriezt ārā manu gūstekņu aknas un klausīties viņu vaimanās, tam nekā šūpeļdzies. Es esmu īsāka par gandrīz visiem, kurus es pazīstu, bet ar savu māsu, kur ir 3 gadus vecāka, esam vienādi garumi. Dažreiz balsis manā galvā liek man darīt lietas, ko es īsti nevēlos darīt. Man īstenībā nesanāk tik labi gatavoties. Varbūt mana gūstekņa ir auģojusi, viņas īsti nebaroja. Man ir ļoti laba angļu valoda, bet krieviski es nesaprotu neko. Man nepatīk peldēt, jo man ir atmiņa, kā es pagājušajā dzīvē noslīgu. Man bija ļoti grūti izdomāt 50 faktus, jo es īstenībā neesmu tik interesanti. Es ticu, ka kādu dienu mokša valdīs pār pasauli, mēs būsim viņa vergi. Man ļoti garšo suši. Es tos varētu ēst katru dienu. Dažreiz es aizdomājos par savu gūstekņu atbrīvošanu, bet tad sāc pārdomāju, vienkārši dabūju vēl 3. Paldies, skatījāties šis 50 faktus par mani un ja jums pat. Kurš?